Siera ekspedīcija turpinās. Es esmu nokļuvusi Vidzemē, mana vectēva Jūlija Petersona dzimtenē Smiltenē. Smiltene ir slavena ar saviem sieriem, un esam dabūjuši zināt, ka viņi ir izveidojuši vairākas jaunas šķirnes. Es tās tieši lūkoties. Kas jums ir? Jā, mēs lepojamies ar to, ka mēs ražojam 60% no visa mūsu produktu klāsts sastāvda siers. Šajos lielajos kaklos mēs veidojam un gatavojam Krievijas un Holandas sieru. Šī otrā lūk ir interesantāk. Šeit notiek graudu apstrāde. Graudi ir sagriezti un notiek simtreiz atdalās sūkalas, un graudi tiek gatavināti, veidojas siera masa jau gatavā. Jā, tā kā reiz pataisi. Apmēram, jā. Šeit mēs esam siera apžāvēšanas telpā. Sieru sāla mēs 20 stundas. Tad, kad siers ir izsālījies, tiek likts plauktos, un siers apžāvējās arī 24 stundas. Un tad maisos, un tad brauc uz Blomi nogatavināties, kur siers gaida un briest, gatavinās minimums 30 dienas. Mēs patreiz esam atnākuši uz mūsu saldāko cehu, kur mēs tapinām savas tortes. Varbūt man ļaus arī tur. Es paņemšu. Nu, un vienkārši viņu ir jāizgludina tā smuki, vai ne? Atkal skaists roku darbs. Visur pielikta mīlestība. Te mums glabājās mūsu labākie sieri. Tas ir Krievijas siers, ko ražo tieši te Blome, Blomes pienotavā. Te viņš ir sapakots jau eksportam domāts. Nu, un te mums ir mūsu lepnums, Latvijas siers. Jā! Te ir speciālā telpa, kur nogatavinās tikai mūsu Latvijas siers. Smarža ir. Smarža ir, jā. Man viņa patīk. Tad zini, ka tas ir īsts siers. Viņš nogatavinās zem speciālo baktēriju ietekmē, un tad veido to sarkanīgo nokrāsu, sarkanīgo garoziņu un arī to garšīgo, smaržīgo sieriņu. Mēs esam mozzarellas un provolones ražošanas cehā. Tā kā esam ņujorkieti, tad provolones siers man jau no bērnības. Es pirmo reizi dzirdu, ka tāds ir Latvijā. Es kādu gribēšu noķert. Jā. Lūdzu! Tā konsistence ir cieta. Viņš ir pastafilatas tipa siers, bet viņš nav tik mīksts kā mozzarella, jo viņš ir cietās konsistences pastafilatas siera. Jā. Šitie bambinos man patīk. Pilnīgi gribās nokost viņiem galvu. Laidīs viņus papeldēties. Tad tālāk mēs varēsim to sieriņu noparafinēt. Nu, bet šitas ir tik skaisti, tas ir uz mata, kā es iedomājos tādos itāļu veikalos, kad karājās tie lielie provolones gabali. Bet pirms tam, lai viņš nonāk uz to veikalu, mēs viņu ieparafinēsim. Kādas 3 kārtiņas noteikti vajag. Ar visu stricīti. Jā, protams. Un te es jums tagad iedošu pagaršot, lai jums prieks baudīt. Paldies! Jāņu mates pagalmā ir 3 drabavotiņ. Jāņu mates pagalmā ir 3 drabavotiņ. Es esmu starp vadošām personām Smiltenes pienā Gita, padomes priekšsēdētāji, un Ilse, kas ir valdes priekšsēdētāji. Un viņas man mācīs dažas jaunas receptes, izmantojot viņu priekšzīmīgo jauno latviešu sieru. Mums ir ārkārtīgi liels prieks, ka mēs mēģināsim jūs ar kaut ko arī pārsteigt. Jā.
Un tātad mēs iegājām dārzā un palasījām šeit dažādākus salātiņus. Tur ir rukola, tur ir salātiņi zaļie, tur ir mazliet no biešu lapiņām. Viss, kas ap Jāņiem aug. Liekam klāt papriku, ņemam dzelteno papriku, lai ir krāsains. Jā, un tad vēl ķirštamātiņu, dot to sarkano toni, klāt liekam zaļās olīvas vēl. Šo visu mēs papildinam ar mērci. Jā. Kas ir gatavota no medus, dižonas sinepes, eļļa un citronu sula. Es domāju, es likšu visu. Droši visu. Jā. Bēram mūsu mazāk Tad mums viss ar Jā. ļoti garšīgām mozzarellas bumbiņām. Tos mēs tā smuki Jā. pa virsu. Kaisam tā kā tāds bolīgs. Un Es tā saku, drusku tā kā smiltenes paipalo. mozzarella. Drusku iemaisīsim. Nu, lūk, smiltenes Jā. mozzarellas salāti. Es saprotu, ka mums būs vēl viens latvisks ēdiens. Ja? Tie būs tomāti, kuri jau katrā dārzā Latvijā ienākās, un mūsu burrata ar baziliku un ar mērcīti. Es izmantošu to iespēju. Es gribu pagaršot pirmo reizi burratu, kas ir ražota Latvijā. Tas ir moments, un tagad es vēlēšos kaut ko maigums, svaigums. Tā krēmīgā siera garša dievīga. Tad viņu varam izdēļot ar tomātiņiem. Mēs jau liksim vēl burratu pa virsu. Jā. Un mērcīti, kādu jūs taisījāt? Mērcīte ir balzamiko etiķis, sāls, pipari maltie, ķiploks un olīveļļa. Un baziliks. Un tad vēl burrata pa virsmu saliksim. Jā, obligāti. Nā, jā. Labi, un Tas nāko jā. vēlos uz Jāņiem. Un burratai jābūt tādai krēmīgai, kur mazliet tas krēmiņš te klaukā. Un tagad mēs izdaļosim Lapiņām. lapiņām. Es esmu Kolosāls stāvā maržu. sajūsmā, ka mums Latvijā ir burrata. Jūs solījāt man kaut ko saldu, bet kas nav ļoti bagātīgs kalorijās. Mēs iesakām ļoti garšīgu saldo, ko var pagatavot no mūsu piena spēka bez piedevām. Viņam ir ļoti daudz olbaltumvielas, 9% olbaltumvielas 100 gramos. Bet Šajā tikai 1% tauku, jā. Ideālā variantā, ka šī zemenes bišķiņa tā kā atdzesēts vai apsildīts, bet par cik mums viņas tikko no dobes. no dobes. Tad mēs pieliksim mazliet ledu, tad liksim zemenītes Un tad liksim klāt. un tad liksim klāt. Un lejam, lai apņem. Šito gan tā labi samai, Viņš lai ne, sakūp. jā. Jo forši taisni tas ir, ka viņam tā kā iekuļās tas gaiss iekšā. jā. Un īpaši no saldētājiem, tad reizēm viņš ir tā kā starp biezu jogurtu un kā starp saldējumu. Un bērniem ļoti garšo. Jā. Tātad priecīgs visiem Līgo un Jānis. Un lai ar kāds būtu laiks, lai visiem sirdī ir prieks un Jāņa līksmošanas. Jā. Līgotāji! Līgo, tevi šovis laidarāji līgo. Līgo, līgo, tevi ir govis laidarāji līgo. Alu, alu, Jāņa tēvs ir līgo. Līgo, tev augmieži tīrumā ir līgo. Mēs tiešām klājām galdu no mūsu labākiem lauku un smiltenes piena produktiem. Mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, ka mums ir ar ko pacienāt. Man ir tāds prieks iepazīt visus šos skaistos produktus un saprast, ka mēs Latvijā ražojam lietas, kas ir tā kā Itālijā, ka mēs turpinam savas tradīcijas, latviešu tradīcijas, bet ejam līdz laikam un pasaulē un ieviešam gan Latvijas garšu, gan citas garšas. Iedvesmojoties no šī galda, es gribētu mudināt visus arī iesūtīt savus receptus par savu Jāņu sieru atradumiem. Atklāsim Jāņu sieru mantojumu kopā.